Un tās vadītājs ir tāds grieķis, kurš dzīvo Anglijā, Maiks Pilavači, un viņam ir tāds stāsts par šokolādes kūku, jeb kā viņš to saka, kā es iekritu. Un es to stāstīšu no galvas, bet tie, kas no jums esat dzirdējuši to stāstu, jā, es domāju, varēsiet smieties vēlreiz, cerams. Un tas stāsts ir tāds. Mēs atnāku mājās pēc darba, un, jūs ziniet, ja es esmu viens un noguris, tad, un es dzīvoju viens, tad es esmu ļoti tāds nervos un nav viegli, ja tu esi viens, ja tu dzīvo viens pats. Un, ziniet, tajā reizē man leduskapī saldētavas nodaļā glabājās šokolādes kūka, ko es biju nopircis, jo nākamās dienas vakarā pie manis nāks ciemiņi. Un tad es domāju, es zinu, es pārlikšu to kūku leduskapī, lai viņi atkūst. Un to es izdarīju no rīta, un tagad vakarā atnācis mājās. Es pēkšņi iedomājos, tajā savā sagurušajā stāvoklī vajadzētu apskatīties, kā iet manai šokolādes kūkai. Bet pie šīs domas es nenonācu uzreiz, jo, ziniet, es biju domājis tajā sagurumā, ka es neko neēdīšu, es vienkārši iedzeršu glāzi ūdens un iešu gulēt. Es iegāju virtuvē, ielēju glāzi ūdens, un tad tā doma te bija. Vajadzētu pastīties, kā iet manai šokolādes kūkai. Un es atvēru leduskapi durvis, un tur viņa bija. Viņa smaidīja, viņa skatījās uz mani, un viņa teica, čau, Ulvi. Un es teicu, nu čau, šokolādes kūka. Un mēs tur tā skatījāmies viens uz otru un nedaudz samulsām, un tad es, ziniet, negribēju būt nepieklājīgs. Es domāju, arī uzdošu jautājumu, nu, kā tev iet šokolādes kūka? Viņa teica, labi, tikai nedaudz garlaicīgi, jo vienīgā man kompānija šeit leduskapī ir 2 tomāti un gurķis, un nav pārāk, sarunas nav pārāk tādas dziļas un tā. Es teicu, nu jā, žēl, ka tā, varbūt. Un tad viņam piedāvāja, varbūt mēs varam parunāt, bet tu mani neēd, mēs tikai parunāsim, noliec man uz galda, un mēs tur tā runāsim, tu dzersi savu ūdeni un mēs runāsim, bet tu mani neēd, jo es esmu paredzēta priekš rītdienas viesiem. Un es teicu, labi, šokolādes kūciņa. Es izņēmu viņu no leduskapa, noliku uz galda, un tā mēs sākām runāties. Un mēs runājām, un vienā brīdī es iedomājos pajautāt šokolādes kūkai un teicu, šokolādes kūciņa, kā tev liekas, vai tu esi jau atkususi? Un viņa teica, es nezinu, Ulvi, bet ir viens veids, kā to pārbaudīt. Es teicu, nē, bet nedrīkst, tāpēc, ka tu esi rītdienas viesiem, un tā jau nav labi. Un tad viņa teica, bet nu tikai nedaudz to šokolādes krēmu no vienas maliņas ar pirkstu nolaiz, un tas jau netraucēs. Pārējo varēs izsmērēt un aizlīdzināt, un neviens neredzēs. Un es domāju, nu labi, šokolādes kūciņa, ja tu tā saki, tad mēs varētu mēģināt. Un es viegli ar pirkstu nolaid gar šokolādes krēmu un pagaršoju, jā, tu tiešām esi atkususi. Un man tas tik ļoti iegaršojās, ka es viņai automātiski uzreiz nedomājot jautāju, jā, šokolādes kūciņa, bet vai tu esi atkususi dziļi iekšā sevī? Un viņa teica, nu zini, Ulvi, ir tikai viens veids, kā to pārbaudīt. Es teicu, ak, nē, nedrīkst, jo tu esi rītdienas viesiem paredzēta, nē, es nedrīkst tev apēst. Un es saku, bet ne jau daudz, tikai vienu mazu šķēlīti, un tu ar šokolādes krēmu aizsmērēsi ciet, ka neviens pat nepamanīs, ka tāds gabaliņš ir izņemts ārā. Un es teicu, nu labi, šokolādes kūciņa, tikai vienu mazu šķēlīti. Un es izgriezu vienu mazu šķēlīti un teicu, jā, tu esi atkusus arī dziļi iekšā sevī. Un, ziniet, lai gari nestāstītu šo stāstu tālāk un nemaldinātu jūs, es gribu pateikt uzreiz, ka tajā vakarā viens gabaliņš pēc otra, un mēs pamazām, es un šokolādes kūka, mēs kļuvām par vienu miesu. Un kad viss bija apēsts un tas šokolādes kūkas šķīvis tur stāvēja ar dažām trupačām, nāzis, karote, kas uz mani pēkšņi milzīgā vainas apziņā sāka bļaut. Slepkava, tu esi iznīcinājis rītdienas dāvanu, slepkava! Un es nezināju, kur likties, un es nezināju. Un es biju iekritis. Tas ir stāsts par to, kā es iekritu, kā es padevos, kā es zaudēju. Un jūs ziniet, cienījamie radio klausītāji, ka tas stāsts nav tikai par šokolādes kūku.